Sveiki, mīļie! Tā kā mums ir ārā diezgan drūms, es pat šodien esmu ieslēgusi gaismu šajā telpā, kuras vienmēr filmēju priekš jums video. Es ceru, ka apgaismojums būs labs un nebūs nekādi jociņi, bet labi. Ķersimies pie lietas, un tas nav tas, ko es šodien jums vēlos teikt. Bet šis drūmais laiks ir viens diezgan liels iemesls, kāpēc ir šodienas video. Tātad, es pati jau varētu teikt, 2 mēnešus, viena pusi, nejūtos savā ādā. Es esmu ļoti nogurusi atkal, man arī bija atkal pazudusi enerģija, un man nebija vēlmes neko darīt. Es it kā daru lietas, es it kā tā kā kustos, viss notiek, esmu diezgan aktīva, jūs paši redzat, bet es nejūtos laimīga. Labi, varbūt laimīgi nebūs īstais vārds, bet tā kā es nejūtos, ka es esmu tā kā izdarījusi visu. Un tad, kad man pienāca šis, man bija 2 nedēļas, draugi mīļie, 2 nedēļas. Es piecēlos no rīta, aizvedu Izabelu uz bērnu dārzu, nācu mājās un gāju gulēt. Jo es fiziski nevarēju pilnībā neko izdarīt. Ne mācīties, ne strādāt, ne kaut ko veidot, ne rakstīt. Man vienkārši, es pat nevarēju manifestēt, es nevarēju meditēt, es neko nevarēju izdarīt. Man nav spēka, šim cilvēkam nav spēka. Un vienkārši visu, ko es darīju, es ļāvu sev iet vienkārši gulēt. Jo man ķermenis vēlās, lai es guļu. Tad nu lūk, es sapratu, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Un man ir šis jārisina, jo es nevaru turpināt gulēt, man ir jādara lietas, es vairs neesmu vecā es, un tā kā let's go, kas ir jādara? Es ļoti mīlu savu mīļo Elvu, un es biju aizbraukusi pie viņas ciemos, un mēs sapratām, kas ar mani notiek. Un īstenībā es to tā kā zināju, es to jau biju sapratusi, bet es laikam kaut kā līdz galam nebiju gatava to pateikt skaļi. Un lieta ir tāda, kā jau jūs visi zinat, man bija ļoti liels pārmaiņas manā dzīvē, piedzimstot Izabelai. Un vispār daudz lietas es sapratu, ļoti ilgu laiku es dzīvoju tādā, varētu teikt, kastē, XS izmēra kastē. Un pēc retrīta Ibizā, kas notika pagājušo vasaru, man šķiet ieslīdēju tādā diezgan izmēra kastē, kur jau es sāku sevi attīstīt, pilnveidot un darīt visas šīs lietas, un kā arī esmu šeit filmējot jūs YouTube video. Nu lūk, un darot visas lietiņas, attīstoties, viss, es jau sāku saprast decembrī, kad es biju Maldīvu salās, es jau sapratu, ka kaut kas īstenībā ar mani nav, un es kaut ko nedaru līdz galam, un es visu laiku sevi tā kā bremzēju uz kaut kādām lietām. Lietām ir tāds, ka es nedaru lietas, kas man ir jādara. Tātad šīs 2 nedēļas mans ķermenis man visu laiku saka, Alisa, tu dari lietas, kas tev nav jādara. Tu dari lietas, kas nav priekš tevis. Tu dari lietas, kas Alisai īstenībā negribās darīt. Kāpēc tu bojā savu enerģiju, savu laiku lietām, kas tev nav vispār jādara? Un es nevarēju kaut kā to pieņemt, un kā arī man bija ļoti grūti pieņemt to, ka īstenībā man ir laiks aiziet uz to nākamo izmēru. Bet manī ir šī baile, kad es tagad no sava komfortiņa maziņā, kur es tā kā labi jūtos, es tagad tieši tajā lielajā, nākamajā izmērā, tajā lielajā jaunajā kastē. Un kā tad tur būs? Nu, ko tad es tur tagad darīšu? Un es ļoti ilgu laiku diezgan bremzēju. Es zinu, ka jūs no manis gaidat afirmācijas. Es zinu, ka jūs gaidat no manis projektus. Jūs man to sakat, jūs man to rakstat, un es sevi bremzēju. Es zinu, ka ir cilvēki, kas gaida no manas grāmatu, bet grāmatu ir diezgan grūti uzrakstīt, jo es sevi bremzēju. Es baidos. Bet labi, viss.
šī baidīšanās ir beigusies. Es vairs nebaidos. Es esmu gatava doties tālāk savā izmērā. Bet tas, ko es vēlos jums pateikt, ir tas, ka ja tu sāc nogurt no lietām, ko tu dari visu laiku, ja tu nejūties labi, ja tu sāc slimot, tas nozīmē, ka tev kaut kas ir jāmaina. Tev ir jāmaina tava ikdiena. Lai arī cik tev liktos, viss ir kārtībā, tavs darbs, tavs otrs darbs, tavs draugs, draudzene, vienalga, kas, ko tu dari, tev ir kaut kas jāmaina. Un radikāli jāmaina. Un jābeidz arī lietas, ko tu īstenībā vispār negribi. Tā kā es ļoti ceru, kad šis lika kaut ko aizdomāties. Un sāk arī tu saprast kaut kādas lietas. Jo tā patiešām dzīvē ir. Jo mēs vairāk nogurstam, slimojam un mēs negribam neko darīt. Jo īstenībā mēs vienkārši sevi bremzējam uz lietām, kas mums ir patiesībā jādara. Un ceru, ka lika aizdomāties. Es ceru, ka jums šis palīdzēs. Un tiekamies pavisam drīz kādā jaunā video. Bye!